pagatavosim šokolādes brauniju ar ķiršiem. Pirmais, kas mums ir jāizdara, ir jādala kauliņi no ķiršiem. Otrs, kas mums ir jāizdara, ir jāsalauž šokolāde. Ja jums ir čipši, tad jūs varat izmantot tos, ja? Jo mazāks šokolādes procents, jo saldāks braunijs būs, jo lielāks, jo rūgtgans. Tad mēs nosusinam ķiršus, ja? Iesveram šokolādi kopā ar sviestu un liekam ūdens peldē. Un nesteidzamies, ja uz vidēji lēna uguns mēs kausējam šokolādi kopā ar sviestu. Ja? Tad mēs nedaudz atdzesējam, tā lai nav karsts, jo jūs jutīsiet, ka bļoda ir karsta. Tad tāpēc mēs arī no sākuma iesveram brūno cukuru un sāli, un tad mēs sajaucam un noliekam tā kā maliņā, lai nedaudz tā kā pastāv atdziest. Ja? Un pa to brīdi mēs sagatavosim ķiršu. Ķiršiem pievienojam pusīti ēdamkarotes miltus. Tas ir tam dēļ, lai mums nebūtu ķirši visi vienā pusītē, bet lai viņi tā kā ir pa visu mūsu šokolādes brauniju. Ja? Tagad mums ir atdzisis šokolādes masa, un mēs viņai pievienojam olas un iesajājam arī miltus klāt. Ja? Un tad visu kārtīgi tā kā sajaucam, var ar putojamo slotiņu, vai arī jūs varat izmantot lāpstiņu. Ja? Tad, kad mums masa ir sajaukusies, mēs varam pievienot arī ķiršus klāt. Ķiršus pievienojam un arī visu kārtīgi sajaucam. Ja? Tādā veidā mums, redzat, ķirši būs arī tā kā pa visu mīklu. Neļaus viņam salikt vienā pusītē. Un izliekam visu masu formā. Forma ir 20 x 30 cm. Pārliekam, un jūs redzat, mīkla ir tāda diezgan pabieza. Un izlīdzinam vienkārši ar lāpstiņu. Ja? Un varam likt cepties. Ja? Cepam mēs 180 grādos 30 minūtes, un kad braunijs ir izcepies, tad mēs viņu sagriežam gabaliņos. Sanāk aptuveni 1 cm vai 1,5 cm augstumā, un tā kā varam arī paskatīties, kas lācītim vēderā, salaužot to uz pusītēm. Ja? Jūs redzat, viņš tāds ir diezgan mitrs pabies. Ja? Dekorējam ar pūdercukuru un svaigiem ķiršiem. Lai jums izdodās un labi garšo!